Es gribēju uztaisīt dzīvokļu turi, jo mēs pārvācamies beidzot šoreiz pie īsto. Un šādi šis dzīvoklis iztīsies pēdējo reizi, jo mēs lūdzu jau sākam visu pakot un krāmēt mantas un būs baigies pārtiks. Tāpēc esiet sveicināti manā dzīvoklī. Sekojiet man! Pašlaik mēs esam mūsu virtuvē. Un ja jūs esat īpaši atzīgi, tad jūs ievērosiet, ka šādi paši skapīši ir mangaļu šašlikos. Pēc tā jūs varat nospriest, cik ļoti veca ir šī virtuves, pieņemu vismaz 20 gadi. Tālāk, ja mēs paskatīsimies tur, jūs redzēsiet, kāpēc šis dzīvoklis ir tik ļoti īpašs. Ko ir terase. Vasarā šis ir top spots. Mēs vienmēr šeit taisam ballītes un mēs grillējam gaļu un strīdamies ar kaimiņiem. Nakt! Sekojiet man! Šeit ir vannas istaba, kuru es neesmu baigi daudz rādījusi, jo viņa ir diezgan neglīta. Nāk iekšā! Šis ir mans kosmētikas plauktiņš. Var arī redzēt terasīti, kad ir ballītes, esmu aizmirsus aiztaisīt šo žalūziju, tad ir neveikls moments. Runājot par neveikliem momentiem, sekojiet man! Ja jūs dzīvojat kopā ar vīrieti, es nevaru gana akcentēt, cik svarīgi ir 2 podi. Ja tavs čalis sēdēs uz podu 40 minūtes un tu vienkārši nevarēsi izmantot vannas, tāpēc ir otra mazā tolpīte. 90. gadu stila dekors, jūs atcerēsies vecajos dzīvokļos. Arī redzēt nedaudz iekšā otrā vannas istabā. Tas tā, lai uzturētu dzirkstelīti. Labi, ejam tālāk. Šajā dzīvoklī nav istaba. Šis dzīvoklis vienkārši ir viena liela telpa. Šis ir vienīgās durvis, un viņas vērt uz to vienu istabiņu, kur viss tiek samests iekšā. Tā ir mūsu garderoba, tā ir mūsu noliktava. Lai šis dzīvoklis iztīros tā, ka šeit neviens nedzīvo, ir nepieciešama šāda telpa. Tālāk mēs iesim uz manu ofisu. Mēs esam klāt. Kad es dīdžejoju, es strādāju. Tā ir restorāna loterijas kastītes. Un tad šeit ir mūsu mūzikas telpa. Patiesībā visi ir Kristapa instrumenti. Es esmu vienīgā, kura māca viņus spēlēt. Šī ir mūsu ēdama zona, bet pārsvarā mēs izmantojam šo galdu, lai spēlētu galdspēles. Un šī ir mūsu dzīvojamā zona, bet neļaujiet nosaukumu jūs maldināt, šeit ļoti reti, kad kāds dzīvo. Es personīgi ļoti lepojos ar šo zonu, kuru es pati dizainēju. Šī ir viena no interesantākajām lietām mūsu dzīvoklī. Vienmēr, kad atnāk ciemiņi, es gaidu, kad viņi ieraudzīs šo skulptūru un tad uzdos daudz jautājumus. Nevienmēr tas notiek, man šķiet, ka mēs esam interesantāki, nekā mēs patiesībā esam, bet šī ir ģeniāla skulptūra. Man ļoti patīk. Mans oriģinālais mākslas darbs, ko es uzdāvināju Kristapam vārda dienā. Katram no šiem zīmējumiem ir kaut kāda nozīme. Un nevajag nopietnā nozīme, bet ir nozīme. Ejam tālāk. Es ļoti lepojos ar šo zonu, kas ir mūsu vinila siena. Cilvēki bija ļoti neapmierināti par to, ka mums ir mīļākās plates, jo tas ir ļoti pretentious. Ir vēl viena lieta, kas izpelnās uzmanību, kad tā parādās manos TikTok video. Tā ir šī glezna / skulptūra. Tā arī ir tas pats mākslinieks, kas dibina. Ar viņu ir līdzīgi kā ar Mona Lisu. Jo tālāk tu esi no viņas, jo lielāks cicīši paliek. Šo mēs noteikti ņemsim līdzi, kad mēs pārvāksimies, vai ne? Un vēl pēdējā daļa ir otrais stāvs, sekojiet man. Šis ir maziņš otrā stāva priekštamiņš, kur mēs esam nokuši drēbes, kuras neietilpst mūsu skapī. Šis ir mans manekens. Viņš ir diezgan noderīgs, ja grib pārdot drēbes. Kristapa office. Un šeit mums ir vēl viena terasīte, kas ir diezgan stilīga, mums ir 2 balkoniņi. Ievērojiet, ka nav vēl joprojām nevienas durvis un arī nebūs. Bet aiz šī skapja ir mūsu guļamzona. Es vienreiz ieliku Instagram storiju, es guļu savā gultā un cilvēkiem likās, ka es esmu slimnīcā. Nē, tā vienkārši ir mūsu guļamistaba, ja ir tāds slimnīcas vibes. Foršs skats pa logu. Un ja mēs ar Kristapu sastrīdamies, tad es varu paņemt televizoru tikai uz savu pusi. Un
tas bija mans ilgi solītais apartment tour. Es gribēju to izdarīt tieši šodien, jo mēs jau tūlīt brauksim uz depo vai uz Ikea pakaļ kastēm un sāksim visu krāmēt kastēs. Man bija ģeniāla ideja uztaisīt yard sale šajā dzīvoklī. Vai tu redzēji kaut ko, kas tev iepatikās šajā video, tad varbūt uzrakstīt, jo varbūt mēs to pārdosim.